Labdien, cienījamās dāmas un kungi, cienījamies Fogeļkungs. Paldies, kad ir tāda iespēja, ka šāds sporta fórums notiek Liepājā. Pēdējos gadus esam daudz darījuši un centušies, lai Liepājā radītu tādus apstākļus, lai visi mazie liepājnieki un Liepājas reģionu un Kurzemes, un ne tikai Kurzemes jaunieši varētu Liepājā sportot, lai varētu attīstīties, lai varētu izglītoties. Un šie centieni varbūt ir redzami arī šajā olimpiskajā centrā, kurš no agri rīt līdz vēlam vakaram ir noslogots. Un, ja tā mēs tā rūpīgi ikdienā paskatītos, tad viņš tiešām funkcionē negaidīti labi, arī sākotnēji veidojot šo olimpisko centru vietā, kur mēs šodien atrodamies. Te jau kādreiz bija Liepājas metalurga, sarkanā metalurga kultūras un sporta komplekss, tikai, protams, ne tādā izskatā un ne tik liels, kā tas ir šodien ar 21 000 kvadrātmetriem zem jumta. Bet, kur man jāspiež, kur pusi? Kur ir tas aprāts? Jā. Jā, es ar prieku varu palepoties, ka mūsu centiens ir novērtējusi arī Eiropas sporta pilsētu asociācija, un Liepāja ir ieguvusi Eiropas sporta pilsētas status 2016 un 18. novembrī. Mums Briselē jābrauc ir saņemt šo apbalvojumu, godalgu, un mēs to uzskatām arī tādu darba novērtējumu, bet, protams, tas uzliek vēl lielākus uzdevumus un centienus sasniegt vēl arī nopietnākus mērķus un attīstīt gan sporta infrastruktūru, gan tos rezultātus sportā. Jāsaka, ka kopš šīs olimpiskā centra uzbūvēšanas šeit jau ir notikuši šķiet 5 Eiropas čempionāti basketbolā, gan sievietēm, junioriem, un ir jau attīstījusies blakus esošo pašvaldību sporta infrastruktūru, jo, lai kvalitatīvi norganizētu šādu Eiropas čempionātu, tad arī Grobiņā ir notikuši šī Eiropas basketbola čempionāta spēļu pasākumi. Un tas varbūt ir tas, kas mums ir vispār basketbolā devis tādu jaunu uzrāvienu, jaunu interesi par basketbolu. Un, protams, arī panākums, ja mēs skatāmies uz Porziņģi, kurš ir faktiski izaudzis šajās telpās. Un tāda lielā Latvijas cerība, es ceru, ka viņš arī nākošos Eiropas čempionātos varēs piedalīties arī Latvijas izlasē. Šoreiz, diemžēl, tas kaut kādiem iemeslu pēc nebija iespējams. Un, ja mēs skatāmies arī uz šo gadu, tad, kad bija atbraukusi tā Eiropas sporta asociācijas pārstāvi, tai dienā notika Deivis kausa izcīņa tenisā, Liepājas maratons, hokeja spēles, spēku vīru spēles, un kas tik vēl ne, un arī cienījamies Fogeļkungs šeit bija ieradies, un vairāk federāciju vadītāji, tad tiešām varējām par visu un daudz ko izstāstīt arī šiem Briseles pārstāvjiem. Šogad arī interesants pasākums bija, kur Liepājas jūra atļauj, Liepājas pludmale atļauj organizēt. Tas bija pasaules čempionāts windsurfingā. Un tas jau nav pirmais gads, kad šādi pasākumi šeit notiek. Un jau šķiet 3 gadus pēc kārtas arī Eiropas čempionāts autorālijā, ko organizē Eirosports. Un tā ir arī mūsu iespēja parādīt Liepāju caur šo milzīgo Eirosporta televīzijas skatītāju skaitu un parādīt arī mūsu aktivitātes.
12. gadā mums bija tas gods organizēt Latvijas olimpiādi. Tas bija arī tāds liels izaicinājums. Un šķiet, ka kopumā olimpiādas pasākumi bija kvalitatīvi un no tā arī bija daudz arī sporta rezultāti augsti. Un domājam, ka tas vēl vairāk radīja Liepājas reģionā interesi par sportu. Katru gadu arī aktīvāk ir pusmaratona pasākumi, un šajā gadā tas emocionāli interesantākais bija, un tiešām prieks par šo pasākumu bija tādā aspektā, ka mēs redzējām gan invalīdus šajā skrēju fórumā, gan nojotājus, gan vecus cilvēkus, gan pavisam mazus, gan arī, protams, profesionālos sportistus. Un tas ir tas, kas ir kā mūsu mērķis uzstādīts Liepājas pašvaldībai, būt ar vien pieejamākiem visiem liepājniekiem. Jau caur sportu mēs redzam, ka liepājnieki kļūst aktīvāki, veselīgāki. Liepājas sporta dzīve ir ikdienā ļoti aktīva. Mums ir gan futbola klubs, kas šobrīd cīnās par visaugstākajām vietām Latvijas čempionātā. Mums ir hokeja klubs, kas cīnās par visaugstākajām vietām hokeja čempionātā. Mums ir basketbola klubs, florbola klubs, un tas galvenais uzstādījums vismaz no domas puses ir tāds, lai mums tur nebūtu daudz no ārvalstīm iebraukuši sportisti, bet lai tā ir tā iespēja vietējiem jauniešiem censties un tiekties uz to, lai viņi jau trenējoties dažādu vecumu sporta grupās un spēlējot futbolu vai hokeju, izaugtu par tādiem, kas spēja pretendēt uz šīm meistaru komandām un tālāk, protams, uz Latvijas izlasēm. Un mēs redzam arī, ka vakar Latvijas izlasē izcīnot uzvaru, tur bija arī liepājnieki un tādi, kas ir arī trenējušies Liepājā, tāpat ir ar hokeja izlases, tāpat arī ir ar futbola izlasi. Un emocionāli par to mēs visvairāk arī priecājamies, ka mums izdodās izaudzināt jaunus porziņģus, Verpakovskus, Sevastovus un tā tālāk. Jā, Olimpiskais centrs ir attīstījies arī, teiksim, tādu vairākos soļos. Arī Liepājas peldēšanas tradīcijas gribās pakāpeniski uzlabot, jo mums ir bijuši olimpieši arī, bet pēdējos gadus varbūt bija tāds, varbūt nedaudz tāds sportisko rezultātu iekritiens, bet arī tur jādomā, ka tuvākos gadus mēs atkal parādīsim labākus rezultātus. Tāpat cīņas sportā mums ir labi rezultāti, vai arī galda tenisā, kur ir izauguši tādi sportisti kā Burģis un citi. Un vecais Ernesons, kas arī mani trenējas, es nezinu, vai viņš ir šeit zālē. Viņš joprojām trenē tenisistus un sasniedz augsts rezultāts. Vēl, ko mēs caur sportu darām, mēs attīstam arī tādu infrastruktūru, tādu koplietošanas infrastruktūru. Un šeit redzat, ka arī valsts prezidents iemēģina Liepājas veloceliņus. Ir gan radīti arī Liepājā tādi velobraucamie ar elektrību darbināmi, bet ar viņiem var mīties, var izslēgt to elektrību. Un vēl arī katrā no mikrorajoniem pēdējos gados uzstādam tādas vingrošanas laukumus. Ielu vingrotāji palikuši Liepājā ar vien aktīvākie, un tas arī ir tāds virziens, kas mums attīstās. Un tad tepat blakus projektējam vēl vienu sporta kompleksu, kas būs pie lielākās
viens no lielākām Latvijas skolām, tepat 5. vidusskola, viņiem nav tāds īsts sporta kompleks, viņi šobrīd nāk šeit uz Olimpisko centru, bet arī viņiem nav vairs te īsti vietas, un mūsu vieglatlētiem, kur arī sasniedz Latvijā un Eiropā vērā ņemams rezultāts, viņiem īsti nav kur trenēties, un šis ir tas projekts, kas mums ir jau tehniskais projekts radīts, un nākošā gadā plānojam jau uzsākt projekta realizāciju. Nu, šī, protams, nav vienīgā mūsu iecerē, bet par šo jūs varu stāstīt kā tādu reālu, kas iet uz priekšu. Nu, es novēlu jums Liepājā interesants dienas, varbūt kaut ko interesantu aizvest sev līdzi, un novēlu jums visiem labus panākumus šajā svarīgajā darbā Latvijas sporta, augsta sporta līmeņa sasniegumiem. Paldies jums! Paldies Liepājas domas priekšsādātājiem Uldim Saskakungam. Paldies Liepājai par viesmīlību. Es drīkst nedaudz palabot jūs par Kristapu Porziņu, ka viņš nepalīdzēs izlasēji nākamajā Eiropas čempionātā, bet Rio Olimpiskajās spēlēs. Protams, tur jātiek, vai ne? Labi, ja par basketbolu, tad basketbols ļoti tuvs ir arī mūsu nākamajiem runātājiem.